Sveicināti Baules gimnāzijas pirmajā podkāstā. Es esmu Nadīna Līva-Logina, gimnāzijas pašpārvaldes prezidente, un esmu patiesi lepna un gandarīta, ka pateicoties mūsu jauniešu iniciatīvai un ilgstošai plānošanai, mums beidzot ir izdevies iefilmēt šo podkāstu. Lūk, pirmā epizode būs par kādu ļoti svarīgu un aktuālu tēmu – mentālo veselību. Šīs tēmas ideja radās ne tikai no tās aktualitātes mūsdienās, bet pateicoties Pasaules mentālās veselības dienai, kura norisinājās 10. oktobrī. Lūk, lai pārunātu šos svarīgo tēmu un šos jautājumus, kurus mums iesniedz mūsu jaunieši, ir mūsu viesis, mūsu skolas psihologe Ginta Keiša. Lūk, šis ir cilvēks, kura sirds ir vienmēr bijusi atvērta un kur ar savu gādīgumu un rūpēm ir palīdzējusi noteikti daudziem mūsu skolas skolēniem iegūt atrast to spēku grūtos brīžos. Lūk, mēs esam nesakāmi pateicīgi, ka Ginta, neskatoties uz to, ka tu šobrīd esi bērna kopšanas atvaļinājumā, esi atradusi laiku būt kopā šodien ar mums šajā podkāstā. Lūk, sāksim ar tādu vienkāršu jautājumu, kādas ir tās sajūtas būt atpakaļ Baules gimnāzijā? Tas īsi brīdi. Jā, paldies, ka uzaicinājāt, un patiesi prieks un gandarījums šeit būt. Un tieši braucot no mājām uz šejieni bija tā doma, kā tad būs un atgriezties, kā tad būs pieķerties tādai ļoti svarīgai tēmai, ne tikai jauniešiem, bet vispār sabiedrībai kopumā. Un tāda liela atbildības sajūta par to, ka iedot to esenci, to svarīgāko jums, jaunieši, un patiešām to informāciju, kas ikdienā noder, kas nav tikai teorija, kuru mēs noklausāmies, bet kas varbūt paliek sirsniņā, kas aizķerās, un tad, kad ir vajadzīgs, tad mēs atveram to atvilknīti un paņemam tās svarīgās lietas sev un tiešām praktiski izmantojam. Tā kā patiešām milzīgs prieks būt šeit kopā ar tevi un mēģināt šo te podkāsta ierakstu. Jā, tad tā ir mūsu tēma, tā mentālā veselība, bet kas tad ir mentālā veselība? Kā to varētu definēt? Jā, ir tā, ka kas ir fiziskā veselība, mēs ļoti skaidri zinām, vai ne? Un tur jautājumi nerodas, bet domājot par mentālo veselību, tad reizēm šķiet, ir tāds jēdziens, bet ko tad viņš tieši ietver? Un jāsaka tā, ka mentālā veselība tas ir emocionāls, psiholoģisks un arī sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks saprot, kā viņš jūtas, spēj saprast savas sajūtas, viņš spēj tikt galā ar stresiem, ar visu, kas notiek viņa ikdienā, viņš spēj rīkoties produktīvi, un tajā pašā laikā viņš arī var dot ieguldījumu sabiedrībai, tai cilvēku kopienai, grupai, kurā viņš šobrīd atrodas. Un tā ir tāda spēja mums gan domāt, gan sajust, gan arī rīkoties un pieņemt lēmumus, un pieņemt šos lēmumus atbildīgi. Es teikšu, ka tā gan ir skaista definīcija, bet kādi būtu tie faktori, kas ietekmē mentālo veselību? Ir tā, ka mentālo veselību ietekmē patiešām milz un daudz faktoru. Un patiesībā, ja mēs tā skatāmies, tad jebkas, kas notiek mūsu ikdienā, sniedz kaut kādu ietekmi uz to, kā mēs jūtamies. Un pirmām kārtām jau tā ir iedzimtība. Arī šie ģenētiskie faktori ir pietiekoši tāds nopietnas spēlētājs mūsu mentālās veselības jomā. Protams, tā ir mūsu ikdiena, mūsu ikdienas režīms, mūsu paradumi. Sākot ar to, kā mēs guļam, kā mēs ēdam, cik mēs esam aktīvi un tā tālāk un tā joprojām. Tad, protams, arī mūsu savstarpējās attiecības. Kādas tās ir ģimenē, kādas tās ir ar mūsu draugiem, ar mums svarīgajiem cilvēkiem. Tā ir arī fiziskā veselība, cik labi mēs fiziski jūtamies, cik labi jūtas mūsu ķermenis. Lūk, un tieši tāpat arī personības iezīmes, kas ir gan mūsu raksturiezīmes, gan temperaments, un tas, kā mēs vispār skatāmies uz lietām, arī tas ietekmē. Un, protams, arī ikdienas notikumi. Viss tas, kas ar mums notiek gan skolā, gan mājās, gan draugu lokā. Tā kā ļoti, ļoti plašs spektrs. Un
ja mēs skatāmies, ka teiksim, mūsu fizisko ķermeni ietekmē vīrusi, baktērijas, tad mūsu smadzenēm vislielākais ienaidnieks ir stress. Jā, un tas tad arī noteikti iesaistās, jo jauniešiem parasti ir tāds jautājums, kā tad tā skola ietekmē mentālo veselību. Un tas noteikti būs atkarīgs no cik tev ir daudz darbu, kāda tev ir tā vide, ar klases biedriem attiecības, ar skolotājiem attiecības, noteikti, jā. Jā, jo, ja smadzenes tiek galā, teiksim, ja mūsu mentālā veselība ir stipra, tad jau mēs tiekam galā ar visiem šiem te stresiem, kas, kā tu minēji, jā, ir gan mājas darbu slodze, gan pārbaudas darbu radītais stress, vērtējumi un savstarpējās attiecības un visas šīs te jomas. Un, ja viss ir kārtībā, mēs jau tiekam galā. Jā, kādā brīdī varbūt ir grūtāk, kādā ir vieglāk, bet viss būs kārtībā. Tajā brīdī, kad smadzeņu jauda ir pazemināta, tad gan jau šis stress ir mums kaitējošs, pietiekami kaitējošs, lai arī ciestu mūsu mentālā veselība. Un tas noteikti arī iesaistās ar to jautājumu, kāpēc ir tad svarīgi uzturēt to labo mentālo veselību? Jā, mentāli veselam tā kā justies, tas patiesi ir ļoti svarīgi, jo mēs jau, mums jau gribētos, lai mēs justos visu laiku ļoti labi, lai mēs būtu priecīgi, lai viss būtu kārtībā. Bet laba mentālā veselība nenozīmē to, ka mums nekad nebūs satraukumu, ka mēs nekad nejutīsimies nomākti vai dusmīgi, vai mums nebūs kaut kādas negatīvas emocijas. Absolūti nē, jo jautājums ir jau, kā mēs ar to tiekam galā. Un, tad, ja mūsu fiziskajam ķermenim mēs izjūtam, kad ir kaut kas pa daudz, tad jau mēs jūtam, jā, kad mums sākas tur iesnas vai klepus vai kaut kā tam līdzīgi. Un mēs zinām, jā, mana fiziskā veselība ir svarīga, es daru daudzas lietas patiesībā ikdienā, lai to uzturētu. Bet ar mentālo veselību reizēm ir tā, ka gan jau. Jā, tur ir tie signāli, ka tu jūti, ka tev tomēr kājas sāp vai galva sāp, bet ar to mentālo veselību tos signālus un tās trauksmē, tos brīžus, kad var redzēt, ka kaut kas nav kārtībā, tomēr viņus var palaist garām. Jā, viņus var palaist garām un viņus arī ir vieglāk nobīdīt malā. Jā. Vieglāk ir nobīdīt malā šīs darbības, kas palīdzētu mums būt tādiem mentāli stipriem, jo tas jau uzreiz mēs nesabrūkam. Ja, teiksim, mēs sāpes ļoti skaidri sajūtam un saprotam, un tās mums iedod tādu stop pogu, un tāpēc varbūt mēs vairāk domājam, jā, kad, lai es nesaķertu vīrusus, es mazgāju rokas, lai es stīru zobus, es sportoju, uzturu ķermeni fiziski spēcīgu, stipru. Tad šeit brīžiem liekas, ka, labi, šodien es esmu ļoti aizņemts un tā, bet kāpēc tas ir svarīgi uzturēt šo mentālo veselību un nesagaidīt jau to brīdi, kad patiešām problēma ir radusies, ir tas, ka, ja es esmu mentāli tāds stiprs, tad es spēju daudz labāk mācīties. Spēju daudz labāk būt kopā ar saviem draugiem, ar savu ģimeni. Cilvēks spēja daudz labāk risināt konfliktus. Viņš spēja arī daudz labāk tikt galā ar šo mācību slodzi, kuru tu pieminēji pirms tam, un saplānot savu ikdienu. Un tieši tajā brīdī, kad mēs esam mentāli spēcīgi, mēs arī varam saprast, kā mēs jūtamies un ko ar to iesākt. Un tajā brīdī, ja mēs par šo nedomājam un noliekam kaut kādā plauktiņā ar nosaukumu vēlāk, tad tas droši vien, ka nāks pavisam savādākās formās laukā un ietekmēs to mūsu dzīvi. Lūk, un ir svarīgi domāt par to, kas man ir svarīgi un kas ir tas būtiskais, ko es gribu ikdienā, un tieši pie šī palīdzēs mentālā veselība. Jā, kas tad ir tie rādītāji, kad cilvēkam tomēr ir radušās kādas mentālās veselības problēmas? Jā, kā jau arī minēju, kad ja ar fizisko veselību viss ir skaidrs, tad šeit tie signāli varbūt nav tik pamanāmi. Tomēr, ja mēs tā aizdomājamies par savu ikdienu, tad viņi ir klātesoši. Un tie nav tā, ka uzreiz mēs tiekam apstādināti savā dzīvē. Nebūtu ne. Kā viens no tādiem patiesībā biežiem un bieži arī dzirdamiem simptomiem, kas arī jauniešu vidū klejo, teiksim, kad ir izmaiņas miega režīmā. Ir izmaiņas tajā, kā mēs ēdam.
kas ir tā mūsu tā ikdienas kustība. Tāpat tās arī nogurums un enerģijas trūkums, ka liekas, man visu laiku patika darīt kaut kādas lietas, es esmu aktīvs, es visur iesaistos un pēkšņi viss. Mani nekas no tā visa vairs neinteresēs, neko no tā visa negribu, un ir tāda sajūta, ka ielīstu kaut kur aliņā un lieciet visi man mieru. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs. Tā kā viegli depresijas. Jā. Un tas ir tāds signāls, kad, hei, apstājamies un sākam domāt, kas notiek ar manu ikdienu un ko patiesi es varu darīt savā ikdienā. Tad, protams, arī nomāktība. Kad bez tāda reālā redzama iemesla, iespējams, es tiešām jūtos nomākts un ir tāda neticība sev, neticība tam, ka mani sagaida patiešām kaut kas jauks, foršs manā ikdienā un kas varu sasniegt patiesi tādas labas lietas un izdarīt labi kaut kādus darbus. Tā ir arī tāda gara stāvokļa svārstību lieta, kad reizēm mēs varam novērot, ka jā, viss bija forši un cilvēks ir ļoti priecīgs un pēkšņi mēs skatāmies un viņš kaut kur, sēž stūrītī un raud vai pēkšņi lido kaut kas pa gaisu un cilvēks ir uzsprādzis tajā brīdī, jo viņš vairs nespēja savas emocijas savākt, noturēt un viņš vairs nespēja pietiekami produktīvi kontrolēt savas emocijas. Arī šis te ir tāds zvaniņš, kad saprotam, kad domājam, skatāmies, vērtējam emocijas un domājam, kas ar mums notiek. Tad arī vispār tāda izvairīšanās no pasākumiem. Cilvēks, piemēram, visu laiku ir kaut ko vadījis, darbojas, tieši tā, un viņš ir gājis ar draugiem, un pēkšņi viņš pazūd no draugu loka. Viņš pazūd no pasākumiem, viņš pazūd no interešu izglītības. Tad arī tas ir tāds spēcīgs signāls gan mums apkārtējiem, gan ģimenei noteikti, gan arī pašam jaunietim domājot par šo. Un tad ir tādi, minēšu vēl divus tādus, jau tādus ļoti, ļoti nopietnus signālus, kas ir, ka mierinājums tiek meklēts jau atkarību izraisošās vielās vai procesos, kas ir tātad ne tikai mums jau labi zināmās tēmas, kas ir alkohols, smēķēšana, narkotikas un tā tālāk, bet kas ir varbūt arī pazušanā video spēlēs, pazušanā viedierīcēs, sociālajos tīklos, ka tā saskarē ar reālo dzīvi kļūst tāda ļoti nosacīta. Jā, tās ir tās atkarības, kuras varbūt tādas noslēptākas, bet man šķiet, ka viņas šobrīd ir ļoti, ļoti aktuālas un pat iespējams vairāk nekā tas alkohols un narkotikas. Jā, šobrīd mainās, tā tendence mainās, kā tu arī saki. Un vēl tāds pats sarkanais signāls ir, kad cilvēks jau sāk domāt gan par paškaitējošām domām, vai arī par tādu nodarījumu kādam citam cilvēkam, tādu kaitniecisku nodarījumu. Un tas, ko es arī vēlos pieminēt, kad ja mēs jau runājam par šiem te visiem signāliem, ko es tagad nosaucu, tad tas jau ir laiks, kad ir jāmeklē tā palīdzība. Jā, tieši tā, tad šie jau ir tiešām tādi sarkanie karogi, kad mēs vairs nedomājam par to, ka gan jau būs labi, gan jau pāries, es pasēdēšu, atpūtīšos un gan jau viss notiks. Nē. Šie jau ir tie signāli, kad mums tiešām ir jādomā par speciālistu piesaisti, par sarunu ar pieaugušo cilvēku. Noteikti te vairs nepalīdzēs saruna ar draugu, bet tiešām jau pieaugušā cilvēka iesaiste, speciālistu iesaiste un meklējam palīdzību ārpusē. Un šo noteikti nevar nostumt maliņā. Tad ir tie smagie gadījumi, ka tomēr ir jāvēršas pie palīdzības ārējās, bet vai ir iespējams veicināt, uzlabot to mentālo veselību, ja tā ir tāda vieglākā saslimšanas formā? Jā, protams. Mēs patiesībā varam darīt milzumu daudz lietu, bet ar akcentu uz to, ka mēs to darām regulāri, mēs to darām atbildīgi, un tā nav tāda akcija, šodien es izdarīšu kaut kādu lietu, rītdien neizdarīšu, un tad sagaidām, ka tiešām jau ir šie sarkanie signāli. Bet tas, kas arī ir jāatcerās, ka par savu emocionālo veselību
un savu mentālo stāvokli patiesībā esam atbildīgi mēs paši. Jā, ir cilvēki, kas mums var palīdzēt, kas mūs var atbalstīt, kas mūs var pavirzīt un būt mūsu tāda drošības siena, bet tas pamata darbiņš ir jāiegulda katram pašam savā ikdienā. Un tās lietas patiesībā ir gaužām vienkāršas un tāpat laikā arī šausmīgi sarežģītas. Un kā viena no tām mēs minējām, ka dienas režīms ietekmē, tad tas arī tas, ar ko mēs varam sākt. Tātad padomājam par mūsu miega režīmu, cik daudz es guļu, vai tas ir pietiekami. Un ja mēs saprotam, nē, es uz miega rēķina daru jau vairākas lietas, tad tas ir tas brīdis, kad saku stop, jo, kā mēs zinām, miegs nav tā lieta, kuru mēs izgulēsim pēc nedēļas. Mēs viņu vai nu izguļam, vai nu neizguļam, bet kāpēc es tieši par miegu šo te uzsvaru, tad tas ir tāds, principā, pats svarīgākais un pats pirmais, ko mēs varam izdarīt savas mentālās veselības labā. Jā, ir jāļauj tām smadzenēm tomēr atpūsties. Tieši tā, jo tā ir smadzeņu jauda, un ja šīs te jaudas nav, tad mēs arī saprotam, cik daudz mēs varēsim izdarīt. Gaužām maz. Lūk, tieši tāpatās arī šis ēšanas režīms, veselīgs uzturs, tās ir arī aktivitātes. Un jāsaka, ka pētījumi rāda, ka vismaz 40 minūtes dienā mums būtu. Jā, un tas jau katram būs kaut kas cits. Viens ies pastaigā mežā, viens ies skriet un tā tālāk un tā joprojām. Bet šis ir jāieliek tādā savā plānā. Un runājot par plānu, jā, tad arī tas ir tāds ļoti būtisks faktors, ka mēs tiešām uztaisam savai dienai šo te plānojumu. Kāds dienai, kāds nedēļai, kā kuram ir ērtāk. Un es arī mudinātu tiešām šo te plānu pierakstīt. Kāpēc? Jo kamēr tas ir galvā, tas aizņem mūsu domas, tas patērē mūsu enerģiju. Un bieži arī aizmirstas. Un bieži aizmirstas, jā. Un mums visu laiku ir jādomā, lai neaizmirstas. Un tad, kad mēs uzliekam šo te plānu tiešām uz papīra, mēs arī redzam, kas tad ir tās svarīgās lietas, bez kurām mēs noteikti nevaram šo dienu pavadīt, kas man ir obligāti jāizdara, un kas varbūt man tikai šķita, ka ir gaužām svarīgi, bet patiesībā uz tā visa fona es varu atlikt. Un tas ir arī, iepriekš tu minēji par pārbaudes darbiem, ka tas ir tāds stresa avots šobrīd jauniešiem. Patiesībā tas ir arī veids, kā tu vari plānot arī tādu savu mācīšanās procesu, uzliekot un sadalot pa soļiem, kas tad man ir tās prioritārās lietas, ar ko es sāku. Un tad tā bilde kļūst pavisam tāda pārredzama un saprotama. Jo tajā brīdī, kad tā plāna nav, tās emocijas iet pa gaisu un viss tur prātā notiek. Un tā nav tāda produktīva vide. Tā kā tā ir vēl viena tāda lieta. Ņemot vērā visu šo slodzi, kas mums ir jāsaplāno skolas lietas, ārpus skolas lietas un tā tālāk, neaizmirstam par tādu timeoutiņu sev. Un šis ir arī tas, ar ko mēs bieži grēkojam, kad nav laika. Nav laika, man ir šitāds darbs, vēl kaut kāds, un viss ir jāpaspēj. Un īpaši tas ir tādiem atbildīgiem jauniešiem ļoti raksturīgi un aktīviem. Nē. Tajā brīdī tev ir jāsaprot, ka ir jābūt tai pauzei, un tām nav jābūt stundām, tām nav jābūt dienām. Tās var būt 5 minūtes, kad tu noliec to darbu, kas varbūt tev šobrīd šķiet jau tāds nogurdinošs vai stresu sagādājošs, un tu tās 5 minūtes padari kaut kādas lietas, kas tev tiešām iedod gandarījumu un patīk. Un ar to būs pilnīgi ok. Lūk, kas vēl? Noteikti, kad ir jāpievēršas emocijām. Un bieži tas ir tādā pašplūsmā notiek. Mēs kaut ko jūtam, viss notiek, bet tieši pievērst šo mirkli, kas tad ir tas, ko es jūtu, kāpēc es šito jūtu un ko man ar to darīt. Ja, un tad arī tā kvalitāte kļūst daudz labāka tādai ikdienai. Un minot vēl par to, ka mums ir ļoti daudz visakā, tad tāds ļoti sarežģīts uzdevums, bet ļoti jēgpilns un tāds kvalitāti dzīvē uzlabojuši ir mācīties pateikt nē. Un šīs ir patiesi ļoti sarežģīti. Bet domājot par šo jautājumu, tad ko mēs varam darīt, kad patiesībā nē nav ne labs, ne slikts. Tas ir tikai viens instruments, kā es varu pateikt savu izvēli. Un patiesībā, ja mēs tā padomājam, tad
tos cilvēkus, kuri spēj pateikt nē, kas spēj šīs savas robežas nosprost un kas zina savas vajadzības, viņus patiesībā vērtē daudz augstāk. Pat ja mums tā sākotnēji šķiet, ka tas tā nav un kāds uz mani apvainosies un kāds dusmosies un kā es tā, un tas tā nebūtu nav. Un laikam vislabākais, kā savu mācīt pateikt nē, ir padomāt, ka tad, kad es saku jā kaut kādai lietai, es kaut kādai lietai pasaku nē. Tajā brīdī. Tāda kā atteikšanās no viena, ja tu uzņem kaut ko citu. Jā, tieši tā. Un tad ir jautājums par to, kas ir man tās svarīgās lietas un kas ir tās manas prioritātes un manas vērtības. Un šis, man liekas, ir tāds atslēgas jautājums un atslēgas teikums sev, ko sev atgādināt, kad tev ir kaut kāda izvēle jāizdara. Lūk. Un, protams, tā doma par mūsu resursiem, arī tos ir svarīgi apzināties un apzināties savas vajadzības. Arī tas ir būtiski. Un vēl viena tāda laba lieta, par kuru der aizdomāties, tad, kad vēl viss ir kārtībā, ir, kas tad būs tās lietas, kuras es varēšu darīt, tad, kad man tas stress jau būs uzkāpis, kad pēkšņi man ir radusies kāda trauksmes lēkme, nezinu, piemēram, pirms tā paša kontroldarba, pirms pasākuma vadīšanas, vai jebkura tāda stresu sagādājoša notikuma. Un ir labi, ka mēs nevis tajā brīdī jau sākam domāt, ko man tagad darīt, bet ka mēs sev esam jau tomēr tādu failiņu izveidojuši. Iepriekšējā. Jā. Kā balstīties tajos uztraukumu brīžos. Un varbūt arī ir kādi praktiskie vingrinājumi, kurus jūs varētu minēt tiešām, jo šķiet, ka pagaidām jauniešiem ir tas, ka jaunums, ka kontroldarbus var rakstīt tikai vienreiz un nevar labot. Un tad arī rodās tāds neliels satraukums un uztraukums par to rezultātu, neskatoties vai mācījies vai neesi. Jā, pirmais noteikti ir tas, ko es jau minēju, kad mēs mēģinām plānot lietas, jo patiesībā vistrakākais, ko mēs varam darīt, ir ķerties klāt lietām pēdējā brīdī, kā jau minēju, uz miega rēķina un tā tālāk, un censties visu aptvert, teiksim, to kontroldarba apjomu tagad pēdējā vakarā un naktī, un tad nākt un cerēt, ka tas rezultāts būs labs un ka mēs jutīsimies tajā procesā labi. Jo pētījumi rāda, ka mēs aizmirstam stundas laikā 50% no tā, ko mēs esam mācījušies, ja tā informācija nav sasaistīta ar mūsu iepriekšējām zināšanām, ar kaut kādu pieredzi, ja mēs neesam tā iedziļinājušies patiesi un sapratuši. Tad mēs varam parēķināt, cik daudz mēs pazaudēsim līdz tam kontroldarba laikam, ja tas ir, 4:00 vai ne pēcpusdienā. Līdz ar to pirmām kārtām izskaužam šīs lietas. Tad tāds no praktiskām lietām, vēl, ko mēs varam darīt tajā brīdī, ir atcerēties par tādām apzinātības, jeb sazemēšanās praksēm un uzdevumiem. Pastāstīšu arī piemēru. Tad noteikti atceramies elpošanu. Un trešā lieta ir, kad mēs padomājam par savu ķermeni, jo domas veido sajūtas, un sajūtas rada mūsu fiziskās šīs reakcijas. Un tad mēs padomājam arī par šādu atslābināšanās variantiem. Tad runājot par elpošanu, kāpēc tas ir svarīgi, kā tev šķiet? Tas noteikti dara kaut kādu nomierinājumu, tāds brītiņš atpūsties un tiešām padomāt par sevi un savu ķermeni. Jā. Tieši tā, jo tad, kad mēs esam satraukti, pamēģini atcerēties, kā mēs elpojam, cik mēs esam relaksēti. Sarauti ātri. Tieši tā. Un tas jau iedod vēl smadzenēm to signālu, ka kaut kas nav kārtībā. Kad man ir šī izvēle vai nu cīnīties, vai nu bēgt šobrīd. Un tad reizēm ir, kad viss aizmirstās, neko vairs neatceros, esmu cītīgi darījis, bet šobrīd nevaru to rezultātu uzrādīt. Un visefektīvākais tomēr laikam ir šis vingrinājums, kas saucas diafragmālā elpošana, jeb dziļā elpošana. Jā, kad mēs varam uzlikt vienu roku sev uz krūtīm un vienu uz vēdera, un patiesi tā kā ieelpojot sajust, ka vēders ir tā kā balons, ka mēs tiešām ieelpojam tik dziļi, ka mums vēders piepūšas, un parasti tas tāds optimālais pie sevis skaitāmais ir līdz 4. Parasti
Parasti tas ir tāds. Ieelpu un izelpu vai tikai? Te, kad mēs ieelpojam, mēs skaitam līdz 4, un izelpu vienmēr mēģinam nedaudz garāku. Tā kā līdz 6 apmēram būtu tas komfortablais. Protams, uztraukuma brīdī tur noteikti tie 4 paies ātri, tur 1, 2, 3, 4. Jā, un tas ir tas, ka tu mēģini savu tā piefiksēt, jo redz, kāpēc ir jāskaita. Mēs jau varētu vienkārši elpot, vai ne? Bet tad, kad tu skaiti, tu jau vēl automātiski pieslēdz savu prātu kaut kam citam, nevis ārprāts, man šitais kontroldarba uzdevums, es neko nesaprotu un skatos nākamo atkal neko nesaprotu. Un tad jau nekas, ka tu to trešo jau saproti, bet jau ir aizgājusi ķēdīte, reakcija ir notikusi. Un tajā brīdī, jā, tu pievērsies tam 1, 2, 3, 4 un savukārt līdz 6 atpakaļ, tu pievērsies, kas notiek ar tavu ķermeni, plusā tu veic šo telpošanu, tu uzņem skābekli un tu iedod smadzenēm to sajūtu, ka viss ir kārtībā, es kontrolēju situāciju. Tā aptuveni tādas reizes 10 noteikti, ka būtu jāieelpo, jādabū tas mirklītis, un tad jau ar svaigu skatu ķeros atkal klāt. Bet jāsaka, ka ja tu šo te darīsi tikai tajā kontroldarbā, diez vai nostrādās pietiekami efektīvi. Jā, mierīgāk kļūs, bet tas maksimums netiks sasniegts. Tāpēc mans ieteikums ir atcerēties par šo katru dienu, arī tad, ja tas stress tajā mirklī nav. Tik un tā dabūjam to brīdi, kad es tagad pēlpošu, es tagad iedošu savam organismam atelpas brīdi un kaut kādu bonusiņu. Lūk, tā kā šis ir tāds viens elpošanas vingrinājums. Otrs, ko tu vari darīt, tad, kad tu esi klases telpā un tu īsti nekur nevari vairs aiziet, ne tā kā noslēgties, ir atrast kādu priekšmetu, kam ir 4 malas. Vienalga loks, kapis, jebkas. Un tad vērst to savu uzmanību tieši uz šo priekšmetu un veikt izelpu un ieelpu, tā kā vadoties pēc šī te 4 stūra. Respektīvi sāc ar ieelpu, kas ir īsākā mala, tu veic ieelpu un ar skatu tā kā vadies pēc šo te malu, un tad veicot izelpu, tā kā dodies lejā, atkal ieelpa un atkal izelpa. Un šādi arī kādas reizes 10, veicot šo vingrinājumu, pievēršot uzmanību, arī pietiekami efektīvi mēs varam sagrupēties un tā kā nomierināties. Tajā situācijā nomierināties, jā. Tas būtu arī jāveido kā paradums ikdienā. Jā, tieši tā. Brīdiņš. Jā, jebkas, ko mēs darām ar mentālo veselību, jā, tam ir jābūt kā paradumam. Par to ir jāpadomā, tam ir jāpievēršās un automātiski tas neradīsies. Tāpat kā mēs nevaram, noskriet maratonu, netrenējušies, vienkārši šorīt pamotos un izdomāju, skriešu. Diez vai. Jā, jāsāk pa maziņām. Un tieši tas pats arī mentālā veselība ir tāds maratons patiesībā. Tas nav tāds īsais sprints, kad es kaut ko tagad ātri izdarīšu un viss notiks. Un šis ir arī tas, kāpēc bieži vien saka, nepalīdz. Nepalīdz tak tie vingrinājumi, muļķības. Viņi palīdz, jā, bet viņi palīdz tikai tad, kad mēs tiešām esam to darbu jau ieguldījuši. Lūk. Tas ir tā kā par to elpošanu. Tad mēs varam arī sazemēties, jebšu dabūt to sajūtu šeit un tagad. Un arī ļoti, ļoti tāds elementārs vingrinājums, bet viņš strādā, jo tā arī tas pārslēgšanas moments uzmanības, kad mēs sēžot tepat klases telpā, varam mēģināt saprast, kas ir 5 lietas, ko es redzu, 5 vai 4 lietas, ko es dzirdu, kas ir tie trokšņi manā apkārtējā vidē, skaņas, kas ir, teiksim, 3 lietas, kuras es varu saost, kas ir tās smaržas manā apkārtējā vidē, un kas ir tā kāda lieta, ko es varu sagaršot. Tāda kā uzmanības novēršana, jā, tā uztraukuma. Un te nav būtiski, 5, 4, 3, 2, tās var būt 5 un 5 lietas, bet galvenais, ka tu sev uzdod to uzdevumu, kas ir tas, ko es savā apkārtējā vidē, kam es pievēršu uzmanību. Es esmu šeit un tagad. Nevis vairs kaut kādās satraucošās domās vai kaut kādā tādā uzdevumā, kas man nesanāk, bet kad es esmu šeit ar šo uzdevumu. Lūk, un tas arī palīdz. Tikpat labi tu arī skatīties, atrodam visas sarkanās lietas, kas ir manā šī brīža vidē, zilās, zaļās un tam līdzīgi. Un arī ļoti vienkārši, bet patiešām ļoti labi strādā to trauksmes momentu pārlaust. Un pēdējā lieta, ko es minēju, tad par šo ķermeņa sajūtām. Un vislabāk, tomēr strādā šī ķermeņa sasprindzināšana un atslābināšana,
kad mēs sēžot turpat klases telpā, varam mēģināt sasprindzināt visu savu ķermeni, un tur tā sajūta ir tāda, es nezinu, tad, kad mēs noskrienam lielus gabalus, reizēm ir tā sajūta, ka muskuļi trīc nedaudz. Īpaši, ja neesam sagatavojušies ļoti, tad tā sajūta ir apmēram tāda pati. Kad tu sēdi un tu sasprindzini sākot no galvas līdz pat pirkstu galiem kāju un noturi to saspringumu. Ja? Interesanta sajūta. Tā ir ļoti interesanta sajūta, vai ne? Tad, kad tu tiešām mēģini visas muskuļu grupas dabūt tādā saspringumā. Un tad, kad šitais ir izdarīts, tad tu vienkārši vienā momentā visu atslābini. Un, ja tu tā padomā, kas notiek ar tavu ķermeni, tad, kad tu esi stresa situācijā, tad tie ir mūsu pleci, vai ne, kas ir savilkti, tas ir mūsu kakls. Reizēm mēs sēžam paši nesaprotam, kad ir šitā te dūres savilktas vai kājas sasprindzinātas, tad šeit tu iedot ar to pašu efektu un iedot pretefektu, kad tu esi saspringusi un momentā tu atslābini savu ķermeni. Un atkal tas signāls, viss kārtībā. Es biju sasprindzis un šobrīd vairs nē. Ja, tā kā tādas ļoti vienkāršas lietas, bet ja mēs tās praktizējam savā ikdienā un ievēršam kā paradumu, un te nav stāsts par to, ka man ir jāiet kaut kur projām, ka man ir vajadzīga stunda laika, ka man ir vajadzīgi kaut kādi blakus līdzekļi palīdzošie, bet tas ir tas, kas vienmēr tev ir līdzi un tu vari jebkurā brīdī šo te visu pielietot, īstenot. Galvenais ir atcerēties. Jā, un galvenais ir arī pielietot. Tieši tā. Atcerēties un pielietot. Nu, tad pēdējais jautājums būtu, kur ir iespējams jauniešiem saņemt palīdzību? Ja viņi tomēr jūt, ka viņiem ir tās mentālās veselības grūtības un problēmas radušās. Man gribētos tiešām mudināt šo te palīdzību meklēt. Jo bieži vien šķiet, ka es būšu vājš vai es parādīšu, ka es esmu neveiksminieks dzīvē. Un tāda stigma joprojām vēl ir mūsos, kad mēs varbūt nekaunamies pateikt, ka man, nezinu, sāp vēders, sāp mugura, roka vai tam līdzīgi. Jo tas jau notiek ar visiem. Vai ne? Tas taču ir, bet pateikt, ka es jūtos psiholoģiski slikti, ka man ir šādas grūtības, tas vēl ir labāk kā bija pirms kaut kādiem gadiem, vairākiem atpakaļ, bet joprojām vēl jūtas, ka ir diezgan grūti šo te atzīt. Un mans tas mudinājums tiešām ir par šo nekaunēties, jo tā nav vājuma pazīme, tieši otrādāk. Es teiktu, ka tā ir tāda spēka pazīme. Ka tu tomēr apzinies, ka tev vajag to palīdzību. Tieši tā, ka tu esi sapratis, ka tu zini, ka es šobrīd netieku galā. Un ka man ir vajadzīga šī speciālista palīdzība. Jo patiesībā to vietu, kur atrast, ir šobrīd jau pietiekami daudz. Tie ir gan speciālisti, kas ir apkārt, kas ir psihologi, psihoterapeiti. Tikpat labi arī ģimenes ārsts reizēm var būt tāds pirmais cilvēks, pie kura mēs varam griezties, ja mēs viņam uzticamies. Tas var arī būt kāds skolas darbinieks, tikpat labi, kas ir tā pirmā persona, kas var uzklausīt un iedot to pirmo atbalstu un palīdzēt tad meklēt varbūt tālāk, ja mēs nezinām, kur rast to speciālistu, kas var man palīdzēt. Tie ir krīzes tālruņi. Ļoti labs ir uzticības tālrunis, kas ir skalbes, kas strādā cauru diennakti un pilnīgi visas dienas nedēļā. Un mēs varam griezties un zvanīt un uzticēt to savu bēdu tajā brīdī, kad varbūt ir, nezinu, pusnakts un mums nav citu opciju, vai ne? Bet es jūtu, ka patiesi ir slikti. Ir pusauģu resursu centrs kā opcija, kur mēs varam griezties un noteikti arī tur meklēt konsultācijas, meklēt palīdzību gan attālināti, gan klātienē. Jauniešiem arī ir jāsaprot, ka nav tikai iespējas par maksu, arī iespējas bez maksas. Tieši tā. Tas tomēr nav viegli ar to vienam pašam un nevienmēr visiem būs tie resursi. Tieši tā. Jā, jo principā viss šis te nosauktais izņemot psihoterapiju vai tā kā arī psihologi, bet arī tur ir jāskatās. Arī tur ir opcijas, ka tu vari varbūt arī par mazākām naudām vai varbūt kādu projektu ietvaros vai arī meklējot skolās vai sociālajos dienestos. Ir arī šīs te bezmaksas iespējas. Tā kā nevajag jāuzreiz teikt, nē, es šito nevaru atļauties, šis manai ģimenei nav pieejams vai man nav pieejams. Noteikti ir jāmeklē šīs iespējas, jo ir virkne bezmaksas un, protams, arī virkne maksas pasākumu. Un noteikti arī mudinātu varbūt
skatīties tādus izglītojušus arī tā kā raidījumus un lekcijas ar speciālistiem, jo arī tur ļoti bieži parādās kaut kādas lietas, kuras mēs varam darīt, bet neesam vispār iedomājušies. Jā. Tā kā ir ļoti daudz šo opciju, ir ļoti daudz, kur meklēt palīdzību. Galvenais ir nekaunēties, galvenais ir nenobīties, un vēl viena lieta nekad neteikt, ka ir jau pa vēlu, jo par vēlu nav nekad. Un reizēm tāds viens vārds, reizēm viens ieteikums var būt tieši tas, pie kā mēs pieķeramies, un tālāk viss aiziet tā, kā tam ir jābūt. Ja? Tā kā esam drosmīgi, esam varoši un rūpējamies par sevi un noliekam sevi pirmajā vietā, un tad jau viss būs arī kārtībā. Nu, lūk, man šķiet, ka mēs arī uz šīs pozitīvās nots nobeigsim šo podcastu, vai arī jums ir kāds pēdējais, ko ieteikt skolēniem, vai ko tomēr gribētos vēl pateikt, piebilst? Jā, pievienojot šim jau nu pat pateiktajam, kad, kā minēju, jā, noliekam sevi pirmajā vietā, noliekam savu veselību pirmajā vietā, vienmēr domājam par to, kā mēs jūtamies, un nekaunamies no tā, kā mēs jūtamies. Un vienmēr meklējam palīdzību, ja tā ir nepieciešama. Un palīdzība jau vienmēr atnāk, ja mēs to meklējam. Un ja arī mums nesaslēdzas tajā brīdī ar kādu vienu cilvēku, tā sajūta, ka šis ir mans. Un šeit es iegūstu tās pozitīvās lietas. Meklējam tālāk, meklējam nākošās iespējas, un izmantojam iespējas visu to, ko mums dot apkārtējā vide, bet atceramies, ka visur ir balanss un mūsu ieradumi un paradumi, un tas palīdzēs mums tādu pozitīvu un produktīvu savu ikdienu veidot un parūpēties par sevi, un ja mēs paši esam laimīgi, tad arī visi apkārtēji ir laimīgi. Nu, jā, es vēlos teikt noteikti jums paldies par dalību šajā sarunā un prieks sadarboties ar jums, lai gan šī ir mūsu pēdējā saruna ar jums kā skolas psihologi. Un es domāju, ka tā ir skaista un simboliska nots, ar kuru mēs nobeidzam ne tikai šo podcastu, bet arī jūsu darbu gimnāzijā. No visas gimnāzijas saimnes vārda vēlos teikt jums paldies par jūsu ieguldījumu un novēlu jums visu to labāko turpmāk. Paldies, tev milzīgs, un tiešām bija ļoti, ļoti liels prieks būt daļai no šī pasākuma, un es tiešām novēlu, lai izdodas, un lai šim te podkastam ir tiešām ļoti daudz tālāko sēriju, un lai tas sniedz jauniešiem pozitīvas emocijas un daudz ikdienā izmantojamu ieguvumu un ideju. Nu, paldies! Un paldies arī mūsu skatītājiem. Ceru, ka jūs noskatījāties visu podcastu, ne tikai atšķīrāt līdz beigām, bet paldies visiem tiešām un jauku dienu! Visu labu!